Šodien gribu jums pastāstīt par to, kā maksātnespējas process ietekmē personas kredītvēsturi. Sāksim ar to, ka kredītinformācijas birojas ir kredītvēsturu datubāze. Mēs glabājam kredītvēstures visiem, kas pēdējo 20 gadu laikā ir paņēmuši Latvijā kaut vienu kredītu. Kopā tie ir 1,2 miljoni iedzīvotāju. Runājot par maksātnespējas procesu, šo procesu ir izgājuši 11,000 Latvijas iedzīvotāju. Tas ir mazāk kā 1% no visiem, kuru kredītvēstures mēs glabājam. Tagad es pastāstīšu par to, kas notiek ar personas kredītvēsturi pirms maksātnespējas procesa, maksātnespējas procesa laikā un pēc maksātnespējas procesa beigām. Jebkurš maksātnespējas process sākās ar kredīta kavējumu. Šī informācija nonāk jūsu kredītvēsturē un ir redzama kā kavējuma summa un kavētās dienas. Kredīta status šajā gadījumā joprojām ir aktīvs, līguma status ir normālas saistības, un detaļās var redzēt, cik dienas jūs kavējat un kāda ir kavējuma summa. Ja šīs saistības netiek pildītas, tad agri vai vēlu pienāk brīdis, kad kredīts nonāk atgūšanas procesā. Tajā brīdī līguma status nomainās uz kredīts atgūšanas procesā, un jums ir jāatmaksā kredītdevējiem visa kredīta summa, un tas parādās jūsu kredītvēsturē. Pēc maksātnespējas procesa beigām, ja tas ir noslēdzies ar saistību dzēšanu, jūsu kredītvēsturē visi aktīvie līgumi tiek aizvērti. To izdara kreditors. To slēgšanas status ir dzēsts caur maksātnespējas procesu, un kredīta beigu datums ir maksātnespējas procesa beigu datums. Svarīgi atcerēties, ka ziņas par to, ka kredīts ir dzēsts izejot maksātnespējas procesu, kredītvēsturē glabāsies 10 gadus pēc saistību beigām. Ja kredītam ir galvenieks, tad konkrētais kredīts uzrādīsies kā slēgts tikai jūsu kredītvēsturē. Galvenieka kredītvēsturē kredīts joprojām būs atvērts, jo parāda piedziņa tagad tiek vērsta pret viņu. Un noslēgumā. Pēc maksātnespējas procesa beigām kredītdevēji jūs vērtēs piesardzīgāk. Taču analizējot kredītus, kas izsniegti personām pēc procesa beigām, mēs redzam, ka maksājumu kavējumu skaits šiem kredītiem nav lielāks kā pārējiem kredītņēmējiem. Tādēļ lūdzu sekojiet savai kredītvēsturei platformā Mana kredītvēsture LV un jautājumu gadījumā griezieties pie kredīta informācijas biroja. Paldies!